nopelnīto naudu un turēties no viņas pa gabalu. Mērija vēlas uztaisīt sensāciju par Mirdzes personisko dzīvi. Sofija atklāti izrunājas ar Ediju un piedāvā viņam kļūt par sabiedrotajiem. Mērijas fotogrāfs pieķer Mirdzu un Jezupu intīmā situācijā. Edijs un Sofija provocē Ievu. Sofija ir pārliecināta, ka Edijam ir cerības atgūt Ievu. Nu, tā ir baigā cūcība. Es tev maksāju honorāru par savas partijas reklāmu, bet tu esi gatava mani iznīcināt savā žurnālā. Nu, bet es taču tev apsolīju. Tiklīdz atnāks fotogrāfs, es likšu viņam izdzēst pilnīgi visas bildes, kur mēs redzam kopā ar viesnīcas administratoru. Bet tu taču tās bildes pasūtīji. Nu, piedod. Profesionālais refleks. Nu, es redzu, ka vārds nožēla tev ir pilnīgi svešs. Nē, es esmu žurnāliste. Bet mēs esam partneris. Nu, jau zvanīts, ka es tās bildes būtu publicējusi. Ak, tā? Jā. Un kur tad tu viņas būtu likusi? Seifā? Mapītē ar uzrakstu kompromats? Es nezinu, vai vispār pēc šī gadījuma es ar tevi varu rēķināties. Var. Tici man, neviens neuzzinās, ka tev ar administratoru ir romāns. Oh. Nu, sveicināti. Nu, ko brīnies? Tā esmu es. Tā. Paņem fotoaparātu un izdzēs pilnīgi visas bildes, kur Mirdzi redzam kopā ar Jezupu. Kā izdzēst? Jā, es tev liku tās bildes uzfotografēt, bet tagad es tev lūdzu tās izdzēst. Skaidrs? Izdzēs? Jā. Kopiju nav? Nē, nav. Tukšs fotoaparāts. Es varu tev ticēt? Paklausies, kāpēc lai es tev melotu? Nu, ja šīs bildītes kaut kur uzpeldēs, es zināšu, kas ir vainīgs. Man tu vari uzticēties. Nu, klausies, mēs taču esam partneris. Es savus pārdarītājus neaizmirstu un nepiedodu. Un atradīšu vienalga, kur. Arī Viderči. Nu, es taču ceru, ka tu neesi idiots, ko kopijas atstāji. Protams. Ja? Mēs tik sen nekur nebijām brokastējuši ārpus mājas. Mēs vispār nekur pēdējā laikā nebijām bijuši. Nu, tu mani pārsteidzi ar šito gājienu. Vēl viens pārsteigums. Tas tev? Šmotkām, driebītēm. Wow! Nu, bet tas ir viss no tevis, tas nav no pāpās. Tas ir no manis, es tev teicu. Jāpagaid, nauda būs. Eko biznesa rulē. Fantastika, nu tu vienkārši ģenijs, ne? Jā, pagaidām darbojos kā starpnieks, bet domāju par savu ganāmpulku. Par ko? Par ganāmpulku? Jā. Kas tu pats jums darīt ar to resi, što li? Nu, nē, pieskatīs vietēji, piederēs man. Slušай, es varēšu aizbraukt paskatīties, ha? Varēsim braukt ganīt ar saviem krāsotiem nagiem. Tas ir baigi puši, ka tu tomēr ar to papu sastrīdējies. Tas Nu. tev lika pašam tam sasparoties. Es tev teicu, eko biznesa rulē. Varbūt tev ir vēl lielāks skeriens biznesa nekā manam papam, ha? Tu zini? Ed.
Es taču teicu tavam papam, ka pierādīšu, ka pats spēj parūpēties par savu ģimeni. Ha? Nu, bet ar papu arī vajag sadarboties, nevajag konflikta. Klausies, es ar viņu nesāku pirmais konfliktēt. Nu, ko tur ņem viņu galva? Nu, viņš liec viņam jau brīžiem galviņai jau kuku. Vecs te vecs. Sieva jauna. Vot. To mēs nedrīkstam pieļaut, ka Dāna pārņem viņa biznesu. Tas jāpārņem tev. Un kā to, ka tāds redzu, kā viņi atbrauks, es momentā sākšu darboties, lai es izjauktu viņu laulību. Klausies, mēs varam pārstāt runāt par to papiņu, ko? Nu, varam. Varbūt paņemam numuriņu, ko? Slaži, nē, tu ir viens ļoti daudz kaut ko. Ko, tad jau vai neko? Labi, jā. Labrīt! Labrīt! Labu apetīti! Es jūs daudz netraucēšu, es tikai puķis drusku. Nē, nekas, mēs tagad grasījāmies iet prom, ne? Kā tad Silvīti jūtas joprojām pārdzīvo? Es nezinu. Es nezinu arī. Es domāju, ka tu ar viņu sazinies. Es tikai domāju, ka tu. Es? Vai Dievi, nu jācer, ka nav atkal kādas muļķības sastrādājusi. Viņa tak vienreiz mēģināja izdarīt pašnāvību. Labi, ka mans Robītis izglāba, sasūca visas tabletes. Nu, labi, es tūlīt viņai piezvanīšu. Viss, uzdevām. Bet kad jūs pēdējo reizi ar viņu runājāt? Nu, bet varbūt mēģini tu Silvijai vēlreiz piezvanīt. Nu, bet kādā jēga man viņai zvanīt, ja viņai ir atslēgts telefons? Nē, nekas neuztraucies, vienkārši tāpat apliecājos. Labi, tiksies, ja? Pagaidām, ja? Viņi neko nezina. Svoliči, nu, kas Silvuši vienmēr par viņiem rūpējas, vai viņi par māmu? Neko. Nu, ko neko? Ar ko tad mēs esam labāki? Kad es domāju, ka vismaz kāds kaut ko par viņu zina. Nu, viņi domāja tāpatās. Sētūšas, nu. Es iešu Mildai pajautāt. Varbūt viņa ar Silviju ir runājusi. Labi, citiem arī apliecājas, varbūt kaut ko zina, ja? Labi, satikšu. Akūpus. Nu, gudriniece. Ko nu? Kas es tagad vainīga pie visā? Nē, es vainīgs. Es 3 sutkas pa telefonu runāju, lai lietas sakārtot. Tu sēdi makiāžu visu laiku caurām dienām taisi. Tu esi aizmirsis, ka Aņička bija slīma, kas viņai spieda sulu, kas viņai staigāja pēc zāļiem uz aptieku, kas viņai termometru nesā. Nu, labi. Varbūt nav pamats satraukties. Ne jau tagad. Nu, es nevaru, kad Silvuši pasūtos. Jēzu! Labrīt! Labrīt. Redz, ko dara vīns. Abi zaudējām prātu. Vīns, jā, laikam vīns tiešām bilde pārtraukusi, neko neatceros. Es gan atceros. Tu biji nepārspējams. Ko? Vai to Silvijai pēdējā laikā esi zvanījis? Nē, es neesmu zvanījis. 1, 2, 3, 4, 7. Un viņa tev? Viņa man arī nav zvanījis, ne. Nu tā, skaidrs. Kas tev skaidrs? Viņa ir izdarījusi to, ko viņa bija nodomājusi. Ko viņa ir izdarījusi? Pašnāvību. Nu, ko tu runā atkal? Telefons viņai ir atslēgts, un neviens par viņu neko nezina. Helēna arī nezina. Un Donāts un puikas? Neviens neko. Ārprāts, Milda. Mēs visi viņai te līdzās. Un tad, kad bija jāpalīdz, mēs pilnīgi neko. Nu, kā tu domā, tas Riebeklis Vadims, viņš tagad pārtrauks to savu medus mēnesi? Nu, lūdzu, nerunā tā, it kā tas jau būtu noticis.
Bet ja neviens, ja paši tuvākie, neviens neko nezina. Varbūt draugi, kaut kādi paziņas. Ir jāizprašņā viesnīcas darbinieki. Jā, bet mana nojauta Milda saka... Lai tā tavu nojauta klusē, lūdzu, aizēj izprašņā cilvēks, lūdzu, dari kaut ko labi. Es izprašņāšu, bet mana nojauta saka viss cauri. Ej! Ak, Dievs! Kas traks! Jēzu, es negribu, ka šī nakts sabojā mūsu attiecības. Mēs abi bijām iedzēruši, bet mēs taču esam pieauguši cilvēki. Tā notika, Bet mēs taču paliksim draugi. Mēs taču vēl kaut kur kopā aiziesim, vai ne? Kurš kas traks? Es zinu, jā, es esmu vecāka par tevi, un droši vien man to vajadzēja apturēt. Bet bija tik patīkami tev ļauties. Tu zini, kā iekārdināt sievieti. Un es zinu, mums ir ļoti liela gadu starpība, bet es zinu, ka arī nekas nopietnas mums nevar būt, bet, protams, manā sejā jau ir pa krunciņai, kam es varu patikt nevienam, it nevienam. Visiem jau patīk tās jaunās, slaidās, ar garām kājām. Sievietes intelekts nevienam neinteresē. Visiem ir vajadzīgs tikai seksa pīls. Ko tu runā tagad? Tev ir seksa pīla, cik uziet? Tu mani mierini, jā? Nē, nemierinu. Vakar, piemēram, redzēji, cik vīrieši tevi atskatījās? Viņi atskatījās tāpēc, ka viņiem vajadzīgi mani biznesa kontakti, ne jau es. Nesaki tā viss. Tad mēs paliksim draugi arī turpmāk. Jā, protams. Tā vairs nenotiks. Es zināšu, ka no tevis ir jāuzmanās. Jā. Labi, tagad es laikam kavēju darbu, jāiet būtu tā kā strādāt. Uz atvadām varbūt uz vaiga. Tu vari mani nobučot? Mums ir jāturpina tēlot, ka esam iemīlējušies. Uz Ievu tas reāli strādā. Sofija, man šķiet, ar vakardienu jau bija pietiekami. Nevajag. Tu kļūdies. Visas sievietes nav vienādas. Paklau, tu gribi atgūt Ievu vai negribi? Gribu. Un tad pievelc man sev klāt. Un paklau, viņas klātbūtnē centies man pēc iespējas vairāk pieskarties, labi? Tas otra sieviete tracina visvairāk. Labi. Varbūt Silvija nolēmas atpūsties, tāpēc saslēgus telefonu. Normāli cilvēki tā dara. Kad grib atpūsties, izslēdz savu telefonu. Varbūt, bet es nesaprotu, kā es varēju aizmirst. Durā. Nevajag uztraukties, vienkārši viņu jāatrod. Tā. Kas? Neviens par viņu neko nezina. Tā, ko darām? Ko darām? Pieslēgšu savus cilvēkus. Es nezinu, uz slimnīcu jāzina, uz morgiem. Tad policijai jāziņo ir. Pareizi, ne? Pareizi. Es zvanu pāpām. Jā. Kāda jēga pagaidi, netrako. Ejam. Labi. Tad mēs ejam. Halo, Andri. Čau, Ieva. Tev taču nebūs nekas iebilstams, ja mēs pabrokastosim pie jums te. Maras pār restorāns vairs nestrādā? Vienā vietā brokastot ir garlaicīgi. Vai ne? Tiek sēdies te. Mīļais, tu man kaut ko atnesīs? Protams. Kas tev garšo? Tu ļoti labi zini, kas man garšo. Labi. Tikai nākamreiz kafiju gultā nesīs tu man. Jā? Labi.
Ierinieki, kas ir ko? Tu modinātā aizmirsi uzlikt? Tu man dzirdi mieriņš veselu stundu rukā tavā vietā. Nu, neliečī mani, man švaki ir, es nevaru vienkārši. Ko tu tur purpini? Pokas? Morālās. Pietām. Baigos podus sagāzu. Mirdzos sastrīdējies. Naudī vairs neripūs kā par ēdi. Ko nu? Nesastrīdējos. Kas tad? Pamodos viņas kultā. Un neko neatceros. Neko neatceros. Pagājušā sieriņa. Baigi labs. Paldies. Tev vēl kafiju? Nē, paldies, būs par daudz. Labi, es gan. Bet pēc tam mēs ejam uz jūri, ja? Vienīgais saka, ka peldēties pēc ēšanas nav iesakāms. Jā, bet... Kas? Mēs taču ejam pastaigāties. Bet ja nu atrodas kāda vieta, kur var papalikt, ko? Jā, man tas bija labāk patikt. Kas ir? Iekrīt kaut kas acī. Kaut ko palīdzēt? Es to aiziešu izskolot. Beidz izlikties. Ko ar to domā? Viņa taču nav tev draudzene. Nu, varbūt draudzene ir, bet katrā ziņā nekas vairāk. Jā, man šitādas pohas nav bijušas vispār nekad. Es neatceros, galvenais, ka pat nedzēru. Vai nezināji, Iezapiņ, ka tu pa naudu esi gatavs visus saurumus aizbāzt? Nu, cik tam ir dzēš, ka samaksāja pa nakti? Ko viņa man nemaksāja? Saprot, es pats viņu ķitē gultā ievilku, saprot? Jā? Nu, jā. Kāds zina? Viņš teica, ka neko neatceries. Mirdz atcerās. Viņa teica, ka vienkārši nevarēja pretoties manam šarmam. Un tu viņai tici, vai ne? Kāpēc viņa normāli sieva? Viņa pati pārdzīvo, saprot? Oi, kāds naiviņš. Kāpēc? Kāpēc? Kāpēc tu tā runā par viņu? Kāpēc tu tā vispār domā par viņu? Viņa ir normāls cilvēks, viņa gudra, viņa ir nauda, un viņa vienkārši biznesā rubīja nekā tu un es, un viss kopā. Vot šitā viņa tev smadzenes arī izskalojusi. Domā, ko gribu, man vienalga. Piedod, ka nokavēju. Jā, vainīgs. Es mieriņam par to nokavēto stundu 5 atstrādāšu. Viss. Čau, paļic vasals. Labi. Ko? Jā. Te neviens nemelo. Nē. Smilga un Aivars tev melo jau mēnešiem ilgi. Varbūt runāsim konkrētāk. Es jau brīnos, kā tu pat to nes pamanījusi. Par ko tad viņi man melo? Par viesnīcu. Kādā ziņā? Viesnīca nekad nav piederējusi viesturam. Es zinu, ka viesnīca pieder viestura firmai. Es pat redzēju zemesgrāmatas apliecību. Viesnīca uz viestura firmu tika pārrakstīta fiktīvi. Patiesībā viss pieder Aivaram. Tēt, tu esi kabinetā, un es tev meklēju istabā, tevis tur nav. Atnāc pastrādāt. Nu, vai tad tu drīkst celties no gultas? Es vairs nevaru nogulēt. Nu, cik tev var? Nu, bet ko ārsti saka? Nu, tu vienmēr klausies ārstos. Nu, labi. Paklau, man ar tevi tāda maza runāšana. Nu? Mēs tak vienmēr esam viens otram uzticējušies, vai ne? Jā. Nu, tad kāpēc tu man negribi atklāt, kurš tev sašāva? Aivar, es negribu. Tā bija nejaušība. Es negribu nodot to cilvēku. Es negribu, lai viņi soda. Bet ja es apsolu, ka neviens to neuzzinās. Aivar, lūdzu, nē. Nu, labi. Noslēpums paliek noslēpums. Tikai es domāju, kā ar pilnu krūti darbā mesties tev nevajadzētu. Nu, galvā tak man netrāpīja. Nu, bet varbūt paņem mazu atvaļinājumu, aizbrauc uz manu farmu Anglijā. Nu, varbūt viņi brauc tev līdzi. Viņai ar darētu galvu izveidināt. Centies mums norganizēt vēl vienu sārumā? Nu, kāpēc ne? Lieta 478. Drīkst? 476. Jūs pie Putniņa droši vien. Viņa pašlaik nav. Mēs ar Putniņu sazvanījāmies. Nu, viņš teica, viņš ļoti aizņemts stacijā, lai nākam pie jums.
Jā. Es arī pašlaik esmu ļoti aizņemts. Man ir šefa rīkojums līdz rītam izauditēt visus šos te papīrus. Un, starp citu, es esmu atstādināts no visām lietām. Un tas ir pateicoties tikai jums. Nu, labi, mums ļoti svarīga lieta. Jūs varētu man atkal iemidzināt un miegā man izstāstīt, kas jums par tik svarīgu lietu. Labi. Kas bija? Ir pazudis cilvēks. Jā. Nu, labi, kas par lietu? Ir pazudusi Silvija Filzenbachera, manas papa bijuša sieva. Ko tu viņam paslēpes spēlē? Klau, vai nu jūs normāli runājat ar mums, vai nu jūs zvanu Putniņam? Labi, kad jūs pēdējo reizi viņu redzējāt? Pirms nedēļas. Jā, durvis sargs teica, ka nav redzējis viņu vairākas dienas. Normāli. Droši vien aizbraukus pie kādas savas draudzenes, jo sievietes pēc šķiršanās tā vienmēr dara. Mēs apzvanījām pilnīgi visas draudzenes, kuras mēs zinām. Nav. Labi, rakstiet iesniegumu. Kam adresēt Putniņam? Jā. Un fotogrāfija arī būs vajadzīga. Nu, labi, mēs atnesīsim. Tu to tikko izdomāji, lai mani pakaitinātu? Nē. Ja godīgi, es to pats tikai nesen uzzināju. Un kurš tev to pateica? Tas nav svarīgi. Tev ir kādi pierādījumi? Bet kāpēc man vajag kaut kāds pierādījums? Aiziet pat uzprasa Aivaram vai vēl labāk pašam Smilgam. Tu blefo. Kāpēc, lai viņi man par kaut ko tādu melotu? Redzi, Aivars, Viesturu pazīst jau sen. Kādā veidā? Viesturu tēvs ar tavu veco tev kopā spēlē tenisu. Nu, Viesturu tēvs ir miris, bet Aivars Viesturu ļoti labi pazīst. Tad tu domā, ka no Danas viesnīcas nopirka opis? Jā, bet palūdzu noformēt pirkumu Viesturam. Tev pašai nelikās dīvaini, ka Viesturs Austrijā uzzināja, ka Dana te pārdod viesnīcu? Viesturs bija noalgojis mākleri. Viņš jau sen meklēja Latvijā kādu īpašumu, kur ieguldīt naudu. Protams. Nu, tici. Jā, ja gribi tici. Tikai zini, ka viņi tev melo ne tikai par to. Vismaz Viesturs. Es nedomāju, ka Ieva grib ar mani kaut kur braukt. Un kāds melns kaķis tad atkal ir izskrējis jums pa vidu? Nekas nav mainījies. Nu. Kādā ziņā? Nu, atkal parādījies Edijs, un viņai ir šaubu periods. Nu. Kā tas beigsies? Es ar Ievu parunāšu. Nevajag, lai viņi pat tiek galā. Par ko tad runājat? Spriežam par izjādes cenām. Būs jāsamazina. Jā, interesi nesot tik liela, kā gribētos. Kam gribētos? Tev vai Opim? Kā mums abiem, protams. Varbūt tomēr tev vienam pašam. Kā mūsu sadarbība ir balstīta uz savstarpējās saprašanās pamata. Nu, varbūt tomēr viesnīca pieder tev, nevis tikai zirgu staļļi. Pagaid, kādā ziņā? Kurš ir faktiskais viesnīcas īpašnieks? Kas tev atkal ir sastāstīts? Tā ir taisnība, ka viesnīca uz tavas firmas vārda ir noformēta fiktīvi. Jā, tā ir. Nu, man šķiet, ka viss. Pārakstu uzlieciet. Un datumu. Jā. Kurš pēdējais redzēja Silviju? Nu, man liekas, ka es. Kā viņa bija ģērbusies? Tāda kleitā ar tādu lielu izgriezumu, nu, tā kā pilnīgi krūtis bija redzamas. Nu, ko tad sāksim izmeklēšanu? Es ceru, ka viņa taču būs dzīva. Nu, kā jūs domājat? Es esmu policists, nevis gaišreģis. Es ļoti atvainojos. Jā, klausos, jā. Sievietes līķis? Peltkostīmā? Nē, kleitā?
Kāda kleitu? Ar lielu izgriezumu. Cikos iestājās nāve? Labi, tūlīt braucam. Gaidiet, jā, braucam. Nu, ziniet, laikam ir atrasts Silvijas Pelzenbacheras līķis. Izskalots no jūras. Jābrauc uz atpazīšanu. Es tevi gribu. Kā? Tagad? Mēs taču tikko atlidojām. Nu, un kas? Pārlidojums bija tik nogurdinošs. Es neesmu noguris, nu. Redzēsiet, tā man spēka pietiks. Nu? Bet varbūt joprojām uz tevi iedarbojas tas Maldivu klimats. Nu, mums taču nav vajadzīga vēl viena tāda neveiksmīga pieredze. Nu, es gribu, lai tu zini, ka esmu izsvīrietis. Svaigiem asarās žūst. Vienam dvēseles vēj, otram sirds lūst. Kā divi vēji, tie pasaulē klīst, tie meklē viens otru, grib mīlēt un mīst. Uz dušu graudus no cerībām šīm vērš paceļ uz augšu līdz debesīm. Līdz debesīm.